Iesim meditācijā atkal, un es jums meditācijā izstāstīšu, un es jums novēlu to pa īstam sajust. Un mēs iesim meditācijā ar elpu, tā kā taisam asinīs ciet, un sākam elpot caur muti, un mēs elposim minūtes 3 caur muti, tāda ielpa, izelpa caur muti, tāds. Dziļa elpa, dziļa ielpa, dziļa izelpa. Ja? Nebaidieties no tā, ja kaut kas sāk tirpt vai kaut kur varbūt galva mazliet pareizi. Viss kārtībā, mēs ielpojam, izelpojam, ielpojam, izelpojam. Un sajūta ir tā, ka vēders kustās, kad elpa ir tiešām dziļa. Un dziļi ielpa, izelpojam visu gaisu ārā, aizturam elpu. Aizturam elpu ar tādu domu. Es esmu vienmēr pareizajā laikā un vietā. Es vienmēr esmu pareizajā laikā un vietā. Vienmēr visur tur, kur es esmu. Vai tā ir darba situācija, vai mājas situācija, vai tā ir ērta saruna, vai tā ir neērta saruna. Es esmu pareizajā laikā un vietā. Un tad, kad nāk ielpa, tāda dziļa ielpa, tāds un aizturam atkal elpu. Un iesim atkal. Kādas minūtes, 2. Es jums atkal teikšu, kad aizturēt atkal dziļa elpa, ielpa, izelpa caur muti. Es vienmēr esmu pareizajā laikā un vietā. Un elpojam, un šo domu es esmu pareizajā laikā un vietā. Vienmēr. Tad, kad es jūtos labi, tad, kad es jūtos slikti, es esmu pareizajā laikā un vietā. Un vēl minūti, dziļi ielpa, izelpa caur muti. Un dziļi ielpa, izelpojam visu gaisu ārā, aizturam. Es ienācu šajā pasaulē kā savās mājās. Es atnācu šeit baudīt, izdzīvot. Un es vienmēr esmu pareizajā laikā un vietā, jo es izvēlējos tur būt. Vai tā ir tāda situācija, kur ir strīdīgāks jautājums, vai man tur jābūt stingrai, vai man tur ir bail, es esmu pareizajā laikā un vietā. Un atceries to situāciju, kur tu tikko iedomājies. Kur varbūt tev ir bail attiecībās, vai tu gribētu izteikties. Un izstāst sev, tu esi pareizajā laikā un vietā. Droši runā, es tev ļauju. Kādi būtu tavi vārdi, kurus tu izteiktu? Tad, kad nāk ielpa, kad vajag ielpot gaisu, atkal ielpojam un aizturam. Kādi būtu tie vārdi, kurus tu teiktu? Un varbūt, kad šobrīd pēc šīs elpošanas tāds klusums, tu saproti, ka tev neko nevajag teikt. Varbūt tieši tie ir spēcīgāki.
Un iesim vēlreiz. Vēl minūtes, 2. Atkal ar elpu, dziļi ieelpa, izelpa caur muti. Droši elpojam. Un varam sev jau nākošo jautājumu uzdot. Kādi būtu tie vārdi, kurus es teiktu sev? Varbūt mēs no sākuma mums tā uzmanība uz pretīm, kas mums stāv priekšā, tas cilvēks, bet ko es teiktu sev? Tu esi drosmīga, nevis uzstājīga. Tu esi drosmīga, jo tu izsaki, ko tu vēlies. Un elpojam. Dziļi ieelpa, izelpa. Ieelpa, izelpa. Vēl minūte. Vēl elpojam. Uztaisam vēl 10 ieelpas, izelpas, 1 ieelpa, izelpa 1. Un 10 tādas dziļas, ka mēs jūtam vēdrā, un pēc tam izelpojam visu gaisu ārā un aizturam. Mēs pāriesim uz vissvarīgāko jautājumu. Ja es izteikšos, kā tas palīdzēs otram cilvēkam augt? Kā tas attīstīs viņu? Kā tas ļaus viņam ieraudzīt kaut kādu jaunu sevis aspektu, augt. Varbūt, ka tas cilvēks jau sen alkst mainīties. Mēs viņam aizturam visu laiku šo, jo mēs nesakam, mēs neizsakamies, mēs neļaujam. Un tas būs mūsu vissvarīgākais jautājums šovakar, ko mēs uzdosim sev. Ja es ļaušu sev runāt un izteikt visu, ko es vēlos pateikt, un būt tieši tāda, kāda es gribu būt, kā es palīdzēšu tam otram cilvēkam augt, kā es palīdzēšu viņa ceļā, es izstāstīšu, kā es pa īstam jūtos. Kā tas palīdzēs viņam? Varbūt tas cilvēks sajūtīs, ka jūs viņam uzticaties. Varbūt tas cilvēks sajūtīs, ka man ir kur augt, man ir tālāk, kur iet, ko darīt. Likās tas tik ideāls. Bet man ir vēl nākošais pakāpiens. Paldies, ka tu komunicē ar mani. Ieraugam, kāds cilvēks mums pasakās paldies, ka tu man to pateici. Paldies par tavu drosmi. Paldies par tavu uzticēšanos. Paldies tev. Tas nenozīmē, ka viņš uzreiz jums skrien un dara to, ko jūs vēlaties, bet ieraugat, ka viņš ir pateicīgs. Ieraugiet sevi tajā nākošajā līmenī. Jūs esat izteikušās, jūs esat komunicējušas. Kāda tu tur jūties? Kāda tu tur esi? Vai tev patīk tādai būt? Un tev patīk, tad tā piemiedz ar aci tai versijai, kur ir izteikusies, kur ir izstāstījusi, piemiedz ar aci viņai un saka, es tūlīt tur būšu. Drīz tiekamies. Un lēnām atkal vērsim astiņas vaļā.
Nākošais 5 minūtes rakstam visu, kas pie mums nāca. Ja gribēs vēl palikt meditācijā vai rakstīnā ciet, arī droši var arī to. Skaties, lai doma katrā ziņā ir pabeigta, tā rakstīšanai beigās pierakstam, es esmu atvērta šādai komunikācijai. Tāpat kā mēs sakam par manifestācijām, jo lai šis un vēl kas labāks mums notiek. Es esmu atvērta šai komunikācijai, jo kamēr mums ir bail, kamēr mums liekas, ka mēs kādu aizskarsim, ka mūs kāds aizskars, ka mēs būsim tāds vai tāds, mēs esam tā kā nobloķētas sevī. Mēs neļaujamies šai komunikācijai, mēs vienkārši neļaujam tādu iespēju. Bet ja viņi atnāks, vai būs kaut kāda iespēja, gan jau, ka ja mēs tā īstenībā padomātu, tad mums ir bijušas daudzas iespējas, kur visu kaut kādas tādas lietas teikt, viņa nav bijusi. Un sev tas ir arī tā kā neuzlikt to, ka man tas ir jāiet un jādara, bet es esmu atvērta šādai komunikācijai. Līdz ar to jums vienkārši enerģija kā tāda brīvāk plūdīs, un būs tāda, varbūt pat jūs sajutīsiet, ka, wow, man tikai vajadzēja izdzīvot sevī, kad es to varētu pateikt. Ja? Ļoti bieži ir tā, ka mums tikai vajag to domu, ka tā kā, es sev atļautu to darīt. Ja? Un tad saprotu, tev tāds vieglums iestājās.
kaut vai tikai no tās domas, jo tas smagums rodās, ka mēs sev nobloķējam, ka nē, es to nevaru teikt, jo pēc tam būs tas miljonas lietas. Ja? Tā kā tos pēdējos tiešām pierakstat to teikumu, es esmu atvērta šai komunikācijai. Es vienkārši atvērtu. Es vienkārši ļaušos. Ja būs, nebūs, bet es ļaušos, es esmu atvērta, es esmu brīva, es nebloķēju. Ja? Jā, arī beidzot tev ir iespēja 30 dienās apgūt meditāciju. 30 dienas, 30 video meditācijā, 30 video apzinātībai, lai tieši tu šajā laikā varētu pastiprināt, padziļināt, vai varbūt pat no nulles uzsākt meditācijas praksi, būt foršā atbalstošā vidē un uzzināt par tādām tēmām, kā manifestēt savu ideālo dzīvi, kā pateicības praktizēt, kā atvērt savu sirds centru, kā pildīt elpošanas vingrinājumus. Un tas viss pavisam vieglā, kursa veidā, uzspied podziņu, piedalies un aiziet.